Labdien! Raidierakstu sērijā Pilsoniskā atbalsts. Šodienas tēma – dažādības vadības torte. Paldies jums, ka esat piekrituši šodien piedalīties sarunā. Mums ir bijuši jau 7 sarunas tādā raidījuma ciklā, kurā mēs runājam par to, kādām prasmēm ir jāpiemīt mūsdienu pilsonim. Un tās ir ļoti dažādas. Mēs nerunājam tikai par izglītību, ko saņem skolās, bet arī tādas praktiskās šīs prasmes un kompetences. Un šodien mums ir noslēguma sērija ar desertu, kas saucās dažādības vadības torte. Un šodien mums piedalās sarunā 2 praktiķi, kas mums likās ļoti svarīgi, lai mēs nerunājam tikai teorētiski par dažādību un dažādības vadību, bet kā tad praktiski tas nozīmē šobrīd tā dažādības integrācija gan organizācijā, gan sabiedrībā kopumā, un gan kā arī kādi ir tie jūsu ieteikumi, kādi ir tie praktiskie soļi, lai varētu šo prasmi arī īstenot. Un šodienas sarunā mums ir pievienojies Kaspars Zālītis, kas ir arī dažādības hartas vadītājs un kustības dzīves biedra vadītājs. Jā, sveiki. Un Andris Bērziņš, Latvijas Samariešu apvienības valdes priekšsēdētājs, kā arī balvas dažādībā ir spēks, laureāts kategorijā mūsu darbinieki. Līdz ar to arī ļoti praktiskā pieredze, ar ko var dalīties, kā to dažādību īstenot organizācijas līmenī. Lai klausītājiem varbūt būtu tāds arī skaidrs, par ko mēs šodien runāsim, ir tas pirmais jautājums, kā tad jūs tādā vieglā, saprotamā valodā raksturotu, kas ir tā dažādība, kas ir dažādības vadība, jo mēs varam skatīties daudz un dažādos dokumentos un tiek minēts dažādi komunikācijā, ka cik tas ir svarīgi, ka tas ir tāds ilgspējīgas gan organizācijas, gan sabiedrības elements. Bet ko tad tas nozīmē bez tādiem lielajiem šādiem jēdzieniem, bet tā ļoti praktiski, kā jūs to raksturotu? Es domāju to, ka dažādība kā tāda ir mēs katrs esam dažādi, un tā dažādības vadība ir apzināšanās, šīs mūsu dažādības apzināšanās un cieņa pret to. Ja mēs runājam par to, mums ir jāapzinās katra mūsu identitātes šķautne, ar ko mēs esam dažādi. Un tad arī organizācija vai darba devējs dažādības vadībā arī apzinās šo šķautni un viņi ņem vērā. Kas ir tā dažādības vadība, manuprāt, mēs vairs neejam uz darbu kā kastītes, tā kā padomu laikos, bet mēs ejam ar visu savu bagāžu uz darbu. Un tad mēs savukārt radām, kā darba devējs, mēs radām labvēlīgus apstākļus, lai katrs justos labi ar katru to savu šķautni. Un tās identitātes var būt visplašākās, gan maināmas, gan nemaināmas, bet tā dažādības vadība ir par cieņu pret katru cilvēku identitāti. Es domāju, ka Kaspars ir lieliski atbildēja, gan teorētiski, gan arī mazliet praktiski, protams. Jā, tādā ikdienas darbā tā dažādība ir saprast to, ka mēs atšķiramies, kad katram no mums ir savas īpašības, un tas jau ir gan tāda personības šķautne, gan ģimenes pieredze, gan kultūras šķautne. Tas šķautnes ir ārkārtīgi daudz, un saprast, kā tad nomenedžēt to situāciju, kad šīs dažādības saskarās un kā liedot šīm daudzajām dažādībām to kopējo vienojošo identitāti, kas kādreiz darba devējiem ir svarīga. Tas, protams, ir vesels process, un tas nav process, kas ir kaut kā īpaši savādāks no mūsu ikdienas dzīves, bet, protams, apzināties to darbību, ka mēs esam dažādi un ka mums ir nepieciešama šī iecietība un šī tolerance un brīžiem vien arī sapratni par tās dažādības iemesliem un cēloņiem. Tas ir tas, kas ir jau mūsdienas sabiedrībā, arī mūsdienu darba devējiem, man liekas, vitāli nepieciešams. Jūs ļoti labi šos līmeņus jau noraksturojot, kad sākam ar individu, ka mēs apzināmies par to, ka mums ir kaut kāds, katrs ir īpašs, katram ir sava bagāža, kā minēja Andris, un tad ir šī, kad vadītājiem ir jāpiemīt prasmei atpazīt šīs dažādības katrā, un tās arī vadīt, un tad tu arī pieskāries ļoti arī būtiskajam jautājumam par to, kā tad veidot uz šī pamata arī tādu saliedētu sabiedrību, ka mēs respektējam to, ka mēs esam dažādi un dažādās šķautnēs, un kā to tad arī visiem kopīgi sadzīvot. Bet
kā jums šķiet, cik tālu mēs Latvijā esam, gan kā indivīdi, gan organizācijas, gan sabiedrība kopumā, ka mēs apzināmies šo dažādību un ka spējam būt saliedēti? Es domāju, ja mēs salīdzinām 15 gadus atpakaļ, piemēram, tad, kad es sāku strādāt ar dažādības vadības jautājumiem, tad mēs apzinājāmies to, ka mums sabiedrība ir dažāda, bet mēs viņu vēl nespējām nosaukt tīri vārdos, kas tas tāds ir. Un tajā laikā uz to skatījās kā tāds jaunievedums no kaut kurienes no rietumiem kārtējo reizi. Un tagad, kā jau Andris minēja, tagad tā ir mūsdienu darba devēja neatņemama sastāvdaļa, ja tu gribi noturēt savu darbinieku. Un, līdz ar to mēs esam virzījušies daudz uz priekšu, salīdzinot ar to, kā mēs bijām. Un vienīgā Latvijas problēma šajā sakarā, kas ir ar darba devējiem, darba devēji nemāk lepoties un brīžiem arī nemāk atpazīt, ko viņi jau dara šajā sakarā, jo Latvijas darba devējs daudz ko dara dažādības un iekļaušanas jomā, bet viņi to nespēja atpazīt ļoti bieži. Un arī, kas mums ir tas tipiskākais, kad latviešiem, kas tad tas tāds īpašs, ja mēs jau tikai daram savu to lietu, bet īsti cilvēkiem darot to savu lietu pareizi, tu iedvesmo arī citus darīt. Latvijas valstī savukārt cieņa pret dažādību, ja mēs skatāmies tādā valsts politikas līmenī, tur ir vēl ārkārtīgi tāls ceļš ejams. Ja? Tad piemēram, man strādājot ar biznesu un darba devējiem kopā, tad biznesa un darba devēji ir tālu uz priekšu nekā, piemēram, valsts politika dažādības un iekļaušanas jomā. Tur jā, par šo šķautni var piekrist, jā, jo valsts politika jau var veidot politiķi, un viņiem arī ir ļoti svarīga šī identitāte un ļoti skaidras līnijas, viņiem ir ļoti principiāls, un tad viņi nav gatavi, teiksim, tolerēt citai kultūrai, citai mentalitātei, citai nacionalitātei. Bieži vien ir šīs robežas zemapziņā vai politiskajā retorikā novilktas, bet dzīvē un sabiedrībā jau viss ir mazliet savādāk. Ja? Man kā darba devējam 1100 apmēram šobrīd darbinieku, ja? un tas process ir. Tas ir mazliet arī tāds organizācijas briedums, vadības briedums un visu iesaistīto briedums. Jo skaidrs, kad saprast šī sava darbinieka šo mentālo specifiku, un tur es varu kā piemērs teikt, mums ir mammas ar īpašiem bērniem. Ja? Un tu nevari rēķināties ar šo mammu tādā nodarbinātības kontekstā, kā tu vari rēķināties varbūt ar vientuļu cilvēku. Skaidrs, tev jāņem, jārespektē tas stāsts, bet ja tu apzinies šo vajadzību, apzinies šīs varbūt citādākas laika plānošanas vai attieksmes plānošanas lietas, tad tas cilvēks ir īstenībā gatavs arī vairāk ieguldīties un strādāt savādāk. Vienkārši tas ir tāds jautājums, katram jau šī atšķirība var rasties pilnīgi negaidīti, jo tā ģimenes pieredze var kādreiz veidoties pilnīgi neapzināti, nesaprotam, cilvēks pēkšņi ģimenē paliek kāds aprūpējams. Un uzreiz dzīve mainās, ja, un tā dzīve mainās, un ja darba devējs ir gatavs saprast, pieņemt, respektēt un atrast un piemērotāko veidu, kā darbs un sadarbība var turpināties, tad tā sadarbība ir ļoti laba. Ja. Tā kā, šeit, protams, nevar strādāt kā varbūt kādreiz tādā ierastajā, kā mēs viņu saucam padomu laikā, ka viss ir kā skrūvītis, viss mehāniski dara vienu un to pašu, iet uz priekšu, bet šeit ir mazliet tāda cilvēciska attieksme, komunikācija, izpratne, sapratne, empātija, iedziļināšanās. Jā, tas, protams, prasa zināmu resursu. Tas absolūti nav vienkāršs process. Tas ir, ja mēs runājam gan par ieguvumiem, gan par izaicinājumiem, tas vairāk ir ļoti daudz izaicinājumu darba devējiem. Izprast šos procesus, vadīt šos procesus, bet tam pretī savukārt nāk ārkārtīgi daudz. Andris teica par vecākiem, ja, tev nāk lojalitāte, tev nāk prieks strādāt. Un kurš no darba devējiem pašlaik grib tādu darbinieku, kas nāk uz darbu vienkārši tikai un vienīgi plika darba pēc, es nosēdēšu, te kaut ko izdarīšu, man riebis mans darbs, bet īstenībā cienot šo cilvēku kā būtību, tu nāc uz darbu ar prieku, tu dari to darbu labi, un tu esi lojāls savai darba vietai.
Un tas ir tas konkrētais ieguvums, jo nevienmēr strādājot atkal ar biznesu, mēs parasti domājam, kāds tur, ka bizness tagad būs ļoti domās par sabiedrību un cilvēktiesībām. Protams, tagad vienkārši tiek piespiests to darīt, bet īstenībā dažādības vadība ir ļoti laba ekonomiska interese darba devējam noturēt savu darbinieku, vienlaikus izmantot darbinieku potenciālu un iespējams atrast jaunu tirgu gan darbinieku vidū, gan arī pakalpojumu vidū. Un šeit ir atkal, tas nav tikai biznesa, tās ir iestādes un organizācijas. Es domāju, ka Kaspars var droši vien arī vēl labāk komentēt. Mums jau redz, kā nevalstiskam, arī sociālā jomā strādājošam uzņēmumam, organizācija uzņēmumam, ir varbūt kaut kādā ziņā vieglāk, jo mums arī tā mūsu darbības mērķa grupa ir zināmā mērā cilvēki, kas ir ar savām īpašībām un īpatnībām un varbūt kaut kādā dzīves situācijā nonākuši. Ja? Tad tādā ziņā mēs jau arī no savas ikdienas to labi saprotam. Ja? Bet teiksim, tādam klasiskam biznesa uzņēmumam tas droši vien ir vēl papildus izaicinājums. Ja? Jo saprast gan šīs atšķirības un kāpēc šīs atšķirības tādas rodās, tas ir droši vien vesels process. Bet mums ir ārkārtīgi daudz labo piemēru. Kā es jau teicu, mēs aizmirstam lepoties par piemēriem, bet mums ir samarieši arī dabūjuši dažādībā ir spēks balvu. Ja? Tas nozīmē, ka ir kaut kas labs izdarīts, ja, šajā sakarā. Un ar to vajadzētu lepoties. Tāpat mums ir vesela virkne citi uzņēmumi un arī vietēja līmeņa uzņēmumi, kas ir, kā piemēram, Printfuls, kas ir izcils piemērs par to, kā sākt dažādības vadību starptautiskā līmenī no nulles. Tāpat tas pats Swedbank par to, kā viņi ir līderi dažādības vadībā. Viņiem ir tādas politikas, par kādām tikai citi uzņēmumi sapņo. Un tie paši arī, pēdējais, kas jāatzīst, arī kafeīns un Narvesens. Ja? Tas ir atkal tie ir uzņēmumi, kas it kā ir ārvalstu investori, bet vienlaikus viņi ir radījuši tādus darba apstākļus vietējam darba tirgum, kas ir unikāli. Un es domāju, tas ir viss ar to, ko mums vajadzētu lepoties. Un arī NVO vajadzētu pārņemt dažas no praksēm, un arī valsts iestādēm vajadzētu pārņemt dažas no praksēm. Tas, ko es piefiksēju, divas lietas, pie kurām es vēlētos atgriezties, lai klausītājiem arī būtu kādi praktiskie soļi. Tātad minēja par šo, vai mēs spējam atpazīt par to, ka jau patiesībā mēs veicam jau bieži vien kā organizācija vai uzņēmuma vai kā citu vadītāji, ka jau veicam šo dažādības vadību, līdzīgi kā patiesībā samariešu šis piemērs, ka jūs jau to darījāt, tāpēc, ka vienkārši tā ir tā specifika, kurā strādā, un tas bija būtiski būt cilvēciskiem un šī talantu vadība organizācijā. Un, protams, tajā brīdī, kad parādās apbalvojums, tas ir, protams, patīkam, ka to izceļ. Bet tas jautājums praktiskais tad ir, vai ir kaut kāds šobrīd resurs, kāds tests vai kur citur var griezties tā, lai jebkurš tad organizācijas uzņēmuma vadītājs var sevi notestēt, vai ir ieviesis šo dažādības vadību savā uzņēmumā, organizācijā. Ir divi mehānismi, trīs mehānismi, ko uzņēmumi var darīt. Viens ir piemēram, Latvijas dažādības harta, kas ir 15 principi, pēc kuriem uzņēmuma organizācijas nevalstiskais sektors var izsekot līdzi, vai mēs atbilstam, vai mēs kaut ko daram šajā sakarā. Ir dažādībā ir spēks sabiedrības integrācijas fonda mehānismi, kas arī sniedz iespēju ar apmācībām skatu punkti, arī apmācīt gan savus darbiniekus, gan vadītājus par to, kas ir dažādība, un šīs apmācības ir bez maksas. Un arī ir ilgspējas indeks, kas ir vēl viens mehānisms, kas savukārt skatās uz ilgspējas jautājumiem plašāk, bet dažādība ir viens no aspektiem. Tā kā šie ir, piemēram, 3 Latvijā ārkārtīgi nozīmīgi un arī viegli pieejami resursi, lai izvērtētu. Bet pats galvenais, ar ko vajadzētu sākt, ir apzināties, ka mēs esam dažādi, jo es esmu ar darba devējiem runājis. Mums viss ir kārtībā, mums diskriminācijas nepastāv, mēs esam iecietīgākais kolektīvs pasaulē. Tad
tad sākotnēji varbūt vajadzētu apzināties, ka mēs esam dažādi un tā. Galvenais, man nav ko nosaukt kāds instruments, jo mēs esam tādā absolūti praktiķu pozīcijā šobrīd, ja, jo mēs kādreiz analizējām, šorīt man bija sarunā, kāpēc mums komunikācija neveidojās kaut kādos līmeņos starp pašvaldībām un konkrēto struktūru vienību, tad mēs mēģinām saprast, kas ir tie cēloņi no mūsu puses, un bišķiņ vairāk ieguldamies, analizējam, ja, un tad mēģinām saprast, kur ir šie šķēršļi, bet tas ir tāds sabiedrības brieduma, man liekas, tāds jautājums arī visu laiku, jo mēs tomēr pēdējos gadu desmitos gan uz ielas, gan veikalos, gan publiskajā telpā arvien vairāk satiekam un komunicējam ar dažādiem cilvēkiem. Un te droši vien vispilgtākā piemēra ir cilvēki ar kustību traucējumiem un cilvēki ar intelektuālas attīstības traucējumiem, kas ir redzami arvien biežāk. Un īstenībā tie cilvēki, man ir bijuši vairāk uzņēmēji, kas man arī, teiksim, Messengerī uzraksta, ja, ka Andri, vai tu pazīsti kādu ratos, es labprāt pieņemtu darbā, jo kaut kāds tas stereotips, pirmais stereotips, kas ir, ja, kas kaut kur zemapziņā sēž, viņš tiek pārvarēts, un viņš pakāpeniski mainās, un es tā gribu cerēt, ka tā sabiedrība kopumā, es nezinu pēc vērtējumiem, kā izskatās, bet mums ir gan ar ko lepoties, gan arī kopumā mēs mainamies un paliekam atvērtāki pret dažādo. Protams, tas nav tāds ļoti vienas dienas jautājums, un tas tāds paudzes nomainīsies, kamēr mēs būsim gatavi kaut citam, bet dzīve jau no tā sastāv. Jā, paldies. Tad, tas jā, ka Kaspars atbildēja jau patiesībā uz manu to otro jautājumu, jo viens ir par to spēt atpazīt šo te dažādības vadību jau varbūt esošajā darbībā un par tiem testiem, kur jau minēju, un vienlaiks tu arī minēji šo jau atbildi uz manu nākamo jautājumu, kas ir tie iespējamie resursi, kur var saņemt arī uzņēmumu un organizāciju vadītāji, kas vēlas vai pilnveidot vai ievies šo te dažādības vadību, jo ko Andris arī stāstīju šos piemērus, protams, tad viens puses ir tas, ka tu vienkārši apzinies, ka tev tas ir vajadzīgs organizācijā ieviest, un tāpat laikā tas prasa resursus, un tad ir, kas ir tie iespējams pat bezmaksas resursi, kur tad var pasmelties vadītāji, kādas idejas. Pieļauju domu, ka ir komunikācija, gan grāmatveži komunicē savā starpā, gan lietveži komunicē savā starpā. Ir arī profesionālās apvienības un darba devēja apvienības. Un es domāju, ka šis jau ir tāds process, kas ir arī tādā vertikālajā līmenī jau notiek. Es domāju, ka tur horizontālajā tur process notiek, bet, protams, pirmais solis ir sākt apzināties sevi, un sākt apzināties šo dažādības esamību. Bet, ja mēs jau sākam pārvirzīties no tā līmeņa, no individa no organizācijas jau uz sabiedrību, kādi ir tie jūsu novērojumi, ja mēs skatāmies kopumā? Vismaz sāksim ar tādu vadītājiem, vai tā izpratne, ka dažādība ir vajadzīga un tā tiek ieviest, vai viņi mainās gadu laikā un hartai arvien biežāk pievienojas gan nevalstiskā sektora, gan uzņēmumu. Kāds ir tas iespējas, vai par to tiek domāts vispār ikdienā? Par dažādību tiek domāts aizvien vairāk tīri no darba devēja aspekta. Tas, ko es redzu darba tirgu, un to var redzēt, jebkurš darba devējs ir nenormāla cīņa par darbinieku. Tā ir nenormāla cīņa pašlaik, kas notiek par darbiniekiem, un mums ir jāsāk nevis tā, kā mēs agrāk domājām, ka tagad darbinieks pielāgosies darba devēja kultūrai un visam pārējiem, bet mums ir jāsāk savukārt pielāgoties darbiniekam. Mūsdienu jaunie darba ņēmēji nāk uz darbu balstoties ne tikai uz to darba specifiku, bet arī uz vērtībām, pēc kurām seko darba devējs. Un tad jau ir tas posms, tad mums ir jāpielāgojas. Vai viņi grib strādāt pilnu slodzi, vai viņi grib strādāt pusslodzi, vai viņi grib strādāt attālināti. Un tas pats arī ir dažādības aspektos, ko mēs gribam. Mums ir uzņēmumi, kas ir skaidri pateikuši, ka viņi ies, piemēram, Praidā vai izskar varavīksnes karogu tikai tā iemesla pēc, ka darbinieki to pieprasa.
Ja, tas nozīmē, ja darbinieki to pieprasa, tas nozīmē, ka darba devējs to arī darīs, ja viņi vēlas noturēt šos darbiniekus. Ja darbinieki vēlas skaļi runāt un atbalstīt, piemēram, civiliedzīvotājs no Ukrainas, kas ir atbraukuši uz Latviju, darba devējs to dara, un to mēs arī redzam uzņēmēju Mieram, kas darbojas ļoti aktīvi šajā sakarā. Tā kā mums ir jāpielāgojas darbiniekam un jārada viņam tādi apstākļi. Tā kā es domāju, aizvien vairāk un vairāk darba devēju apzinās un vadītāji. Ir šī pozitīvā puse, un es varu ieliet varbūt kaut kādu darba spili tenī stāstā, jo redz, tas viss ir sabiedrības kopējais briedums. Un es tādu pašu piemēru varu pateikt, teiksim, pat Ukrainas civiliedzīvotāju kontekstā. Mēs diezgan daudz arī gan bēgļus pieņēmām, gan humāno palīdzību organizējām, un arī kā darbinieks paņēmām Ukraiņus vienu porciju. Un es vienkārši redzu ikdienā to mūsu klientu grupu, kas šī brīdī mums bija tā kā aprūpes klienti. Ja? Un tur bija dažādas tās situācijas. Es negribu viennozīmīgi teikt, ka viņas nav pārvaramas, bet mēs sapratām, ka ja mums ir seniors, kas ir dzīvojis vienā informatīvajā telpā, un viņam atnāk Ukrainas aprūpētājs, kas ir pilnīgi ar citu pārliecību, tad tas konflikts ir jau ieprogrammēts. Un tāpēc šobrīd jautājums, vai mēs tagad savu šo konfliktu pāraudzināsim abas puses, diez vai. Labāk mēs skatāmies, kā šo resursu izmantot atkal savādāk. Un, protams, tur atkal nāk valodas zināšanas un mentālās atšķirības. Tā kā, tas process nav tāds, ka mums ir tikai darbinieki, mums ir arī klienti, sadarbības partneri un arī dažas publiskās pārvaldes puse, ja, kur ir politiski ietekmēti, varbūt kaut kādi ierēģi, kas nevienmēr saprot. Es kādreiz analizēju, mēs pārdomājam scenāriju, kad darbinieku deficīta apstākļos mēs varētu aicināt, teiksim, darbinieks no citām jau pasaules valstīm šķērsgriezumā, un mēs sapratām, ka ir atsevišķas darbības jomas, kur mūsu klienti pat nepieņemtu šādu veidu darbību. Ja? Tā kā tas jautājums nav tikai pozitīvs, ja? Viņš ir ļoti daudzšķautājums, un tā skaitā arī šī dažādība ir arī mūsu klientos, ja? Un sabiedrībā kopumā. Ja, un kādreiz man arī pie dažādības, par nacionālo dažādību runājot, man mēs nekad nešķirojam. Vai tur ir latvietis ar krievu saknēm, vai latvietis ar ukraiņu saknēm, vai latvietis ar kurzemnieku saknēm. Tas mums šī brīdī liekas viss kopumā, bet šīs mentālās atšķirības ir un komunikācijas atšķirības ir. Un bieži vien ir tā, ka ja tev ir organizācijas identitāte un caur šo personisko prizmu tā tava identitāte tiek mainīta, tad ir jautājums, kurā brīdī tas notiek un kā ar to darboties. Tā kā izaicinājumi jau ir ikdiena. Jā. Tu ļoti labu aspektu pacēli, par šo es arī domājot par dažādības vadību, un kad jūs stāstījāt šos labos piemērus, vai kad ir arī resursi, kas pieejami. Un pamatā tas ir, protams, sākot jau ar šo vadītāju vai vadītājs, kādu veido organizācijas kultūru, veido šīs dažādās politikas stratēģijas. Un tad es pie sevis tā nodomāju, tieši ko darīt patiesībā, ja vadītājs to ļoti labi apzinās, izmanto esošos pat bezmaksas šos rīkus, lai izvērtētu, kāda ir esošā šī brīža kultūra organizācijai un politikas. Ir šī empātija, lai atpazītu šo dažādību un arī to vadīt. Bet ko darīt ar to kolektīvu? Ja mēs skatāmies, darba kolektīvs ir tomēr tādas mazas spogulis arī sabiedrībai. Kas ir tie arī šeit praktiskie varbūt padomi, ko tad darīt ar vadītājiem, tā, lai patiesībā visi ir uz tā viena viļņa, ka šis ir svarīgi, ka jārespektē arī savus kolēģis, kuram ir tā dažādība, ir šī vajadzīgā. Es sākšu laikam šoreiz atbildēt, jo nav jau tādas vienas receptes. Ir ļoti dažādi mēģinājumi nonākt pie tā rezultāta. Un protams, tad universālais padoms ir tikties biežāk un runāt biežāk. Jā, tas ir, tad, protams, jāmeklē formāts, kur to darīt, vai tās ir sapulces, vai tās ir sporta spēles, vai tā ir kāda cita vieta, jo lielākoties cilvēki, ja viņi satiekās un komunicē savā starpā, tad viņi bieži vien kaut kādus stereotipus vai eksistējošās barjeras pārvar. Ja?
Mums tagad ir tāds jauns izaicinājums. Mēs taisam jauno darbinieku tikšanos. Mēs savācās kādā periodā jaunie darbinieki, tas attiekās ar organizācijas vadību. Tad mēs vienkārši saprotam, kādas ir organizācijas vērtības, saprotam vienkārši tiem cilvēkiem, kas ir pienākuši klāt, ja, lai viņi tās organizācijas vērtības var paņemt, saprast un nest tālāk. Ja. Protams, kā es pie sevis vienmēr saku, ir cilvēki, ja pēc mēneša viņš aiziet prom, tad ir skaidrs, ka viņš tomēr nespēja identificēties ar to vietu, kur viņš ir. Mēs lielākoties sociālajā jomā strādājam, bet jā, tas metodas vienas nav. Ieteikums ir pēc iespējas runāt, tikties un darīt to tādā citos apstākļos, kā tikai darbā, jo tajā brīdī tu vienkārši, ja tu ikdienā satiec cilvēku ratos un normāli ar viņu var parunāt, tad tev tie stereotipi pazudīs uzreiz. Un ja tu satiec cilvēku, kas varbūt ar cita veida nacionalitāti vai ar tiem pašiem orientācijas jautājumiem, normāli cilvēki. Vienkārši vajag viņu satikt un saprast, ka tur nav nekādas tāds milzīgi bubuļi, kas varbūt kaut kur stereotipos tiek veidoti, apzināti vai neapzināti. Vienkārši normāls cilvēcisks komunikācijas jautājums, kas, protams, prasa laiku un resursus. Bet tas, ko es no tādas sabiedrības viedokļa teikšu, ka šeit atkal ir tādā plašākā mērogā. Politiķiem, politikas veidotājiem ir milzīgs darbs, ko darīt, lai veicinātu saliedētāku sabiedrību. Ja? Jo tas pats darbinieks ir daļa no sabiedrības. Un ja mums nebūs šī saliedētā sabiedrība, ja mēs neinvestēsim tajā, tas nozīmē, ka mūsu darbinieks ir noteikti darbinieki, kas nejutīsies darbā droši. Un tā ir tas ir tas aspekts, ko es redzu no prakses, ka ir darbinieki, kas savā darba vietā jūtas drošāk nekā ārā uz ielas vai savā ģimenē vai sabiedrībā, ja, kas ir absolūts nonsens. Ja, un šeit ir jāuzņemās atbildība gan politiķiem, gan politikas veidotājiem, kad ir nepieciešams investēt. Un šis vārds arī, kas iepriekš bija, mēs visi ļoti labi zinām, ka integrācija kā process ir izgāzies un tas nestrādā. Tad mums ir jāsaprot, kas ir tie soļi. Un tad saliedēta sabiedrība ir tas nākošais solis. Un mums ir tas izaicinājums šoreiz nesabojāt šo procesu. Ja? Mums ir investējam un kopīgi strādājam šajā virzienā. Nevis, piemēram, politiski viņu polarizējam jau sākotnēji, bet drīzāk strādājam visi kopā galvenokārt politikas veidotāji, nevalstiskais sektors un arī bizness, un tā skaitā arī mediji. Bet tagad nav vēlēšanas, vismaz nav gaidāmas vēlēšanas, bet to mēs vēl nezinām, bet jebkurā gadījumā, vienoties par šīm kopējām vērtībām, tas vienmēr mēs savā organizācijā, mēs pārvaram citas barjeras, bet mēģinām iedot to identitāti. Un tas, diemžēl, ir mūsu politikai ļoti raksturīgi, ir tāds lētās vai vieglās metodes. Ir noidentificēties ar kaut kādu vienu viedokli, un tad tieši šķelt visu pēc iespējams pēc šīs pazīmes, vai tur ir nacionālā vai cita veida pazīmes, bet ir šī pati deklarācija, ko mēs tagad mīcam, nezinu cik gadus jau, Stambulas. Tas stāsts ir par to, ka mēs mēģinām tieši politika neko, diemžēl, nedara tanī kopējās vērtību identitātes kontekstā. Viņiem vieglāk ir strādāt pēc šīs šķelšanas principa. Es tā ļoti ceru, ka tas arī kaut kad mainīsies, jo arī tur veidojās briedums, bet šobrīd ir vieglāk tā. To mēs redzam arī pēc citām valstīm. Ja Latvija izmantot šo iespēju tieši, jo mēs zinām, mēs dzīvojam starp vēlēšanām, ir pirms un pēc vēlēšanām. Ja mēs, piemēram, tāpatās kā Igaunija to izdarīja, uzreiz pēc vēlēšanām mēs izdarām tās lietas, kas varētu šķist bailīgas vai nepopulāras sabiedrībā, kas īstenībā tas ir tikai politiķu prātos, ka viņas ir nepopulāras, jo viņiem ir bailes, tad mēs to ātri izdarīsim. Un tā sāpe beigsies, jo tas pats par Stambulas konvencijas jautājumu. Ja mēs viņu ratificēsim, es ļoti daudziem cilvēkiem varu pateikt to, ka saules
vienkārši uzliks nākošajā dienā, jebkurā gadījumā. Ja? Nebūs tā, ka mēs tagad iekritīsim zemē, bet pašlaik, tā, kā mēs izskatāmies, piemēram, neratificējot Stambulas konvenciju, mēs izskatāmies kā bedra Eiropā. Ja? Un tā ir tā viena lieta, ka saņemamies un to izdaram, un tad mēs varam un tas neprasa kaut kādas zobu sāpes vai kā savādāk. Nu jā, ir jautājumi, kas, protams, ir šī dažādība, tad ir tie viedokļi, ka ir dažādi šie politikas plānošanas dokumenti. Bet skatoties, ka šobrīd, jo patiesībā, ko minēja integrācijas politika vai saliedētības politika, vēl joprojām viņa jau ir tēmēta uz tādu nacionālo integrāciju. Šeit jau mēs nerunājam par šo dažādību, par kuru mēs šobrīd kontekstā runājam. Un tad ir tas jautājums, kurš tad būtu atbildīgais valstī, kam vajadzētu būt, ņemot vērā, ka tas ir starp nozaru tomēr jautājums. Un, ja mēs runājam par to saliedētu sabiedrību, tomēr šajā plašajā kontekstā, nevis par to, kā mēs integrēsim kādu etnisko grupu, kas būtu tie varbūt arī tie, jo iepriekš jūs minējāt, ka tas ir darbs visiem politikas plānotājiem, ieviesējiem, nevalstiskajam sektoram. Bet šobrīd mums jau nav tāds ne plāns, ne politikas plānošanas dokuments, kurā būtu apkopots, kā mēs ejam uz to saliedētu sabiedrību šajā kontekstā, ne integrācijas. Jā, te es pilnībā piekrītu, ka dažādība ir samētāta vienkārši, jo atceroties ļoti sen atpakaļ strādājot ar integrācijas jautājumiem 2000. gada sākumā, tas arī mēs integrācijas sekretariātam toreiz vienkārši likām visas lietas, kas kādam bija nevajadzīgas. Mēs vienkārši visas tur salikām vienā čupā, un tad, kad tas viss likvidējās, tad mēs viņu atkal izmētājām vienkārši un nespējam to vien salasīt. Bet ir jautājumi, kuriem vispār nav vietas. Viens ir, es redzu, valsts kancelējai šis ir sabiedrības saliedētības jautājums, šis ir tāds horizontāls jautājums, un tālāk mēs virzam atsevišķi jautājumu atsevišķām iestādēm. Ja mēs runājam tieši par cilvēku ar invaliditāti, sociālajie jautājumi, tā ir Labklājības ministrija šajā jautājumā, dzimuma līdztiesība, tā vēsturiski arī bijis Labklājības ministrijas kompetencē. Ja tas ir kaut jautājumi, kas saistīti ar nacionālajiem jautājumiem, tad mēs runājam par kultūras ministriju. Tiesiskuma jautājums ir tieslietu ministrija, bet mums vajag vienu koordinējošo iestādi. Un pašlaik, ka to dara kultūras ministrija, piemēram, daļēji, tas īsti nav pareizi. Bet mums vajag sākotnēji, īstenībā, valstī tieši tāpatās kā uzņēmumā, mums vajag sākotnēji nodefinēt, ka tā tiešām ir mums prioritāte. Nevis tāda skaista prioritāte, ko mēs varētu visiem pateikt, ka mēs tagad strādājam, bet ka tā ir prioritāte, ka mums ir vismaz kaut kāds plāns, vai mēs runājam par valdības deklarācijām, tad, ka mēs esam iekļāvuši konkrēti šis punkts ir svarīgs, un tam ir rīcības plāns apakšā. Bet tam ir jābūt starpnozaru, horizontāli, un jāapzinās, ka tas mums tiešām ir vajadzīgs arī politiski. Jā, man viedoklis ir diezgan tāds divējāds šajā jautājumā. Vispirms sāksim ar jautājumu, kurš ir atbildīgs vai kuram būtu jābūt atbildīgam. Tad par šo visu ir jābūt atbildīgam mums šeit studijā, visiem, kas skatās. Katram personīgi ir jābūt atbildīgam par šo procesu. Un tas ir pirmais un droši vien pirmais solis, kas varbūt atšķir to pozīciju. Man kādu brīdi jau ir tāda iekšēja pretestība pret vēlmi visu valstiskot. Jo brīvprātīgo darbs, kas tagad atkal ir dienas kārtībā, vai arī šāda veida politika, valstiski, protams, būtu nepieciešama šī vilkme, lai būtu. Ja mēs tikko runājam par to, ka darba devējos šī gatavība ir jau būtiski savādāka nekā šajā politiskajā vidē, tāpēc, kad ir šī vilkme, tāpēc, ka ir šī vajadzība, ir šī nepieciešamība mainīties ar objektīvu apstākļu, lai tas tā būtu. Ja? Un, protams, vienmēr būtu labāk, ja mēs radītu objektīvos apstākļus, lai tas būtu sabiedrībā pieņemts, pieprasīts.
nevis radītu kādu ministriju vai atbildīgo politiķi vai kādu, kas tagad būs vainīgais par to, ka tas nav izdevies. Ja? Jo, protams, šeit būtu svarīgi, ja būtu šī politiski veidotā vieta vai institūcija vai atbildības joma, kurš tad uzņemtos atbildību, es teiktu, ka viņam primāri būtu jāveido šī vilkme, jāveido šī sabiedrības vajadzība pēc šīs dažādības, nevis būtu jābūt tā kā kādam, kas raksta plānu un īsteno, jo es nekad neaizmirsīšu, kad es mācījos arī tiesībās bija Paine, ja, kā administratīvo tiesību eksperts, un tad viņam šis administrācijas atražošanas princips, ka tu paņem vienu ierēdni, iedod viņam uzdevumu, viņam ir plāns radīt jaunus plānus, viņš rada plānu, kādu no viņiem apstiprina, tad nepieciešami vēl cilvēki, kas to plānu realizē, un vienmēr sakot, tas ir tāds spiediens visu laiku paplašināties, un tad drīzāk ir jāiet uz otru pusi, ja, kad, protams, būtu jābūt šai objektīvai vai vidas apstākļos veidotai vilkmei pēc tā, lai šī dažādība būtu ne tikai uzņēmumos, bet arī citur sabiedrībā, arī politiskajā vidē, arī pašvaldībās, arī daudz kur citur. Tā kā, protams, ir nepieciešams šis darbs, mērķtiecīgs darbs šajā virzienā, bet to, ja mēs nosauksim, kad tur, nezinu, kultūras ministrija vai tieslietu ministrija vai sabiedrības integrācijas fonds būs atbildīgs par šo procesu, tā jau tas nemainīsies. Jā, tas skatoties, ka ir jau vairākas šīs kustības, jau iestrādes, par ko jau jūs minējāt, kas ir tie praktiskie jau piemēri, tas jau parāda par to, jā, ka, kā tu saki, ir vilkne jau ir patiesībā no sabiedrības, no vadītājiem, ka tas ir svarīgi ikdienā, ko ieviest. Līdz ar to, protams, tā ideja par dažādības vadību arī tādā sabiedrības līmenī, tā jau dzīvo sabiedrībā, jau dzīvo, un nekas jau tieši tā, ja punkts būs deklarācijā valdības, tad no tā jau tik būtiski jau nemainīsies, jo visiem mums ir jāieguldās tā veicināšanā. Bet, protams, te var piekrist, būtu tomēr vēlams, lai tas parādās tomēr, ka tā ir viena no prioritātēm. Ja mēs ļoti skaidri saredzam, kur ir saiknes starp tā skaitā dažādības vadību un ekonomisko izaugsmi, tad ir skaidrs, ka tam arī vajadzētu būt vienai no tādām valdības prioritātēm. Tagad domājot par to, kas ir esošās valdības deklarācijā, šādi punkti par dažādību vai saliedētu sabiedrību šādā aspektā tur neparādās. Ir tāpēc iespējams ir, kur tad arī augt arī šeit deklarācijai. Bet jā, droši vien sākam paši ar sevi, un tad jau tas patiesībā jau arī mainīsies, arī politiskajās izpratnēs, kā Kaspars teica šo te piemēru, ka darbinieks var mainīt kultūra uzņēmumā, tāpat droši vien tad arī jebkurš individs vai individu kopumi jau pēc tam kaut kad jau notiek tas briedums tajā brīdī, ka tas arī ir tādā politiskajā prioritātē arī nokļūst. Jā, līdz ar to tas tikai ir secinājums, ka visiem mums ir jāturpina šo te dažādības vadību un nav tik būtiski šīs politikas dokuments vai rīcības plāna vai kā citādāk. Mēs esam nonākuši līdz noslēgumam, un paldies jums par šo sarunu. Ļoti praktiski arī šie padomi, ko tad darīt gan individam, gan arī vadītājam. Tad, kad sāk domāt par šo te vadības apzināšanu, man šķiet, ka ļoti labs tas punkts ir par to, ka patiesībā, ja mēs pat skatāmies no vadītāja puses, tas ir jautājums par to, kādu vidi tu nodrošina darbiniekam, vai viņš vēlas palikt šajā organizācijā, uzņēmumā. Līdz ar to tās ir pat tādas ļoti būtiskas intereses ikvienam vadītājam. Ne tikai tās cilvēciskā un empātija, bet arī tādas ilgspēja organizācijai. Līdz ar to tas ir aicinājums vairāk pievērst uzmanību dažādības šai te vadībai. Bet tas, kā mēs noslēdzam vienmēr šo te sarunu, jo mēs veidojam arī tāda superpilsoņa recepti, kas tad ir šīs te pamata tādi elementi, sastāvdaļas, no kā jāsastāv šim mūsdienu pilsonim. Kas būtu tas, ko jūs ieteikt? Tādas 3 sastāvdaļas. Cieņa, jo tā ir viena no lietām, par ko es ārkārtīgi daudz runāju par to, ka cilvēkam, mūsdienu cilvēkam nav jāpiemīt iecietībai un tolerancei, lai cik tas nebūtu dīvaini no manas puses, tas skanētu, bet ir jābūt cieņai. Vismaz cieņpilnai attieksmi pret
otru cilvēku, apzināties to, ka mēs esam dažādi, šī apziņa par savu individualitāti un personību, un nebaidīties kļūdīties. Ja, tā ir tāda vēl viena lieta, kad mēs ļoti bieži īpaši runājam par dažādību. Ja mēs domājam, ko mēs tagad darīsim, ja mēs kļūdīsimies. Ja, tas ir drošāk spērt to soli uz priekšu. Ja mēs būsim cieņpilni, apzināsimies savu identitāti un iesim droši uz priekšu, ja, es domāju, ka tas ir daļēji tāds. Es gan neticu superpilsoņiem, ja, bet es domāju, ka šīs ir tādas pāris lietas, ko cilvēki var ņemt sev līdzi. Jā, bet grūti kaut ko papildināt. Es arī izlasīju šo jautājumu, domāju, kas būtu tas superpilsonis, ja, vai kas būtu tas ideālais Latvijas superpilsonis varbūt, jā, jo skaidrs, ka ir jābūt šim kopējo vērtību griezumam visā sabiedrībā. Jā. Un te, protams, neatkarīgi no dažādības, jā, bet ir kaut kādas kopējās lietas, kas mūs visus vieno, un labāk ir sākt ar to apziņu par šīm kopējām vērtībām, un tas būtu ļoti svarīgi, lai tieši saliedētu šo sabiedrību, jo šīs kopējās vērtības nevis šķeļ vai padara atšķirīgas, bet tieši otrādi vieno. Un te, protams, arī ir daudz ko darīt, jo tās kopējās vērtības mums arī ir mazliet izļodzītas, ja, bet svarīgi ir viņas arī nokomunicēt, un katram būtu svarīgi viņas pieņemt. Cieņa ir faktors, kas ir svarīgs. Un īstenībā atbildība, drosme, uzņēmība ir visas lietas, kas nāk līdzi, jo ne jau kāds cits veido tavu dzīvi, bet tu pats veido savu dzīvi, un tava gatavība būt gan savā ģimenē un reaģēt arī un ieraudzīt šo pozitīvo, atšķirīgo, kas ir sabiedrībā, tas ir ļoti, ļoti, ļoti svarīgi un liecina par atvērtību. Un, ja es tādā nobeigumā tā skaisti gribētu pateikt Sanita Osipovas vārdiem, ka gal galā mātei Latvijai visi bērni ir mīļi. Tā kā tā ir tā gan tiem, kam dažādība ir izaicinājums, gan tiem, kas jūtas dažādi vai brīžiem nesaprasti, ir jāsaprot to, ka mātei Latvijai visi bērni ir mīļi. Paldies par šo skaisto nobeigumu un paldies to, ko jūs darat. Un jūs abi esat tas piemērs tam, ka nav jāgaida, kad politiskie dokumenti taps, bet vienkārši ir jāsāk ar sevi. Un šī vilkme, ko jūs esat ar šīm dažādām kustībām, jau esat jau izplatījuši, ir ļoti nozīmīgs to, lai tā vēlme pēc tās dažādības vadības arī pieaug ikvienā individā. Paldies jums! Paldies!